Labdien! Nu, labdien! Cik jūs te visi forši smuki stāvat. Mani sauc Valters, bet nedusmojieties uz mani. Jūs esat tik daudz un tik forši cilvēki. Kas jūs esat un kādā sētā es esmu ienācis šobrīd? Jūs esat Zutiņu sētā, Lejnieku mājās. Mēs taču esam Meļķu ģimene. Vai tad jūs nezināt, vai? Jūs esat izvirzīti nominācijā ģimene lauku sētās. Jā, bet varbūt tu pa priekšu pacienājies. Ar pīrāgiem vēl nekur neesmu sagaidīts. Nu, es ļoti ceru, ka jūs parādīsiet visu, ar ko nodarbojaties. Nu, Ejam skatīties. Ejam. Zemnieku saimniecība Zutiņi ir neliela ģimenes saimniecība Krimuldas novadā, kas godā sentēvu darba tikumu. Lejnieku mājās, kurus uzcēla latviešu strēlnieks, saimnieces vectētiņš, dzīvo un kopj savu zemīti Inese un Agris ar saviem bērniem Rūtu, Santu, Mārtiņu un viņu bērniem. Tāpēc paši viņi sevi dēvē par Meļķu Beirotu ģimeni, bet, kad stāv priekšā kādi lielāki lauku darbi, talkā nāk radiņi un visi kopā viņi pārto par Zutiņu saimi. Ģimenē un saimniecībā katram ir savs darbiņš, sirdsliete, ko prot vislabāk. Saimnieks Agris izbijis bitenieks, tagad ir graudkopis un melderis, saimniece Inese, saimes prāts, dvēseli un galvenais pavārs. Meita Rūta, pupu, zirņu un puķu karaliene, bet ar Santas tomātu kolekciju un ziediem varētu lepoties jebkura dārdzniecība visā plašajā pasaulē. Dēls Mārtiņš ir Zutiņu tehniskais direktors. Viņa pārziņā ir visi braucamie un ēkas. Ja rokas par īsām un darba par daudz, tālkā nāk visa ģimene, vīri, sievas un bērni. Ģimenē valda īpaša sapratne un mīlestība. Saimnieku padoms vienmēr ir zelta vērts, bet pie atziņām un plāniem visi nonāk apspriežoties. Graudu pārstrādē izmanto sentēvu metodes, un saimniecība ir uzņemta slow food kustībā, kā arī popularizē Eiropas aizsargāto produktu sarakstā iekļautos lielos pelēkos Latvijas zirņus. Viesi Zutiņos ir ļoti bieži, jo te ir ko redzēt un iemācīties. Beirotu Meļķu ģimene prot ne tikai čakli strādāt, bet arī atpūsties un svētkus svinēt. Šoreiz rudenājus. Nu, vispirms es gribēju teikt paldies, ka paaicinājāt pie sava saimes galda, bet man kā ienācējam jautājums, jums šādi saimes galdi ir ikdiena? Katreiz sanāk tādās, dienas nozīmīgās ēdienreizēs sanāk visiem kopā? Nu, bieži. Varbūt ne tik ļoti ar dekoriem, bet pamatā, jā. Jo paēst visam kopā, kad mēs visi esam kopā, tas ir ļoti svarīgi. Parasti jau ir 2 reizes vairāk. Jā. Iepazīstot jūsu ģimeni, jūs izstāstījāt par savu ražu, par tiem lielajiem cipariem, kas ir šķirnēs, veidos un visā pārējā. Vai jums ir tāda ģimenes sapulce, ka kāds saka, stop, uz nākamo gadu ar šo pietiek? Tāda sapulce vienmēr ir, bet pēc tā sapulces ir nākamā sapulce. Un pēc tam vēl ir pavasara pēcsapulce. Un tad vēl ir noslēguma pirmsapulce. Un tad jau laika gaitā ar lielu runāšanu var arī vēl no meža izrunāt un arī māti pildu pierunāt. Tās runāšanas ievelkās? Gada garumā, jā. Bet tie labie strīdi? Diskusijas, smuks vārds. Skaļas. Tā ir sanācies, ka tētim šodien ir vārda diena. Es domāju, ka ģimene uzplaudē jubilārā. Nevelkam garumā labēstrību. Visiem Latvijas lauksaimniekiem novēlu izturību, pacietību, neatlaidību, mīlestību pret savu zemi.